Sveiki, mīļie! Un tagad nākamais kosmiskais likums – mūžīgais enerģijas pārveides likums vai transformācijas likums. Izklausās pēc fizikas mazlietiņ, bet tā jau arī ir fizika, kvanta fizika. Un skolā jau mēs mācījāmies, ka ūdens var pārvērsties par tvaikiem vai par ledu, bet mums tā kā neiemācīja skolā to, ka mūsu domas, mūsu sajūtas, tās arī visu laiku ir nemitīgā kustībā, reizēm haotiskā kustībā, bet tad, ja mēs vairāk apzinātos to, kāds ir mūsu dvēseles mērķis, inkarnējoties šajā te ķermenī, kad dvēseles mērķis ir attīstīties, augt, iemācīties kaut ko jaunu, tad mēs varbūt arī mazliet apzinātāk izmantotu šo te enerģijas pārveides likumu. Tātad šis likums ir par to, ka katram ir spēja pārveidot savu dzīvi. Daži cilvēki to dara, daži cilvēki to nedara. Ja? Mēs to varam izdarīt, saprotot šos te dabas likumus, kosmosa likumus. Bet gadu tūkstošiem mums ir mācīts, ka mēs neko nevaram, ka mēs esam tālu no Dieva, ka mēs esam grēcinieki, ja? Ka mēs esam nevarīgi. Mums tas speciāli tika iestāstīts, lai mēs nevarētu ar taisnu muguru iet cauri savai dzīvē un darīt to, kas mums ir jādara. Ļoti daudz cilvēku padod sliktenim. Jā, protams, ir situācijas, varbūt, kurās neko daudz nevar izdarīt, bet gara spēks, dvēseles spēks ir ļoti, ļoti liels, un ja mums ir kontakts ar dvēseli, ja mēs izprotam visus šos te enerģijas likumus, ka enerģija ir ne tikai tas fiziski, ko tu izdari, bet arī tavas domas, tavi vārdi, tavas sajūtas, un ka tu tās vari valdīt, ka tu tās vari virzīt pareizā gultnē, un ka tu savā dzīvē vari izdarīt to, kas tev ir jāizdara. Varbūt ne uzreiz, varbūt, ka tas viss notiek tā pakāpeniski, jā, ka vajag tā graudiņu pie graudiņa likt klāt un to veidot, bet tomēr tas notiek. Kāpēc es vispār runāju par šiem te likumiem? Tas ir sava veida tāda vēlme. Es gribētu, ka pasaule mums apkārt būtu skaistāka, ka cilvēki kļūtu labāki un gudrāki. Un tas, kas pašlaik notiek gan Latvijā, gan pasaulē, tas ir pilnīgi skaidri redzams, kā vibrācijas ir ļoti zemas un ir ārkārtīgi maz cilvēku ar augstām vibrācijām, kuros ir maz baiļu un kuros ir daudz mīlestības. Bet ja mēs varētu šo te mīlestības enerģiju, šīs te augstākās vibrācijas pavairot, jā, tad noteikti situācija būtu daudz, daudz labāka. Bet kā to izdarīt? Jā, tas ir jādara katram pašam. Man ir mazliet bail, kā šis process notiek ļoti lēni. Un es ļoti gribētu, ka cilvēki būtu redzīgāki, atvērtāki un mīlošāki. Un ka mēs saprastu, ka mūsu domas ir ļoti, ļoti spēcīga enerģija un ka šo spēku var vadīt. Un katram cilvēkam ir domas, un tas ir lielisks instruments, ja? Bet ko mēs darām? Bieži mēs neapzināti šīs negatīvās domas atkārtojam, un līdz ar to negatīvās sajūtas tikai kļūst spēcīgākas un spēcīgākas. Un tad tās vienkārši materializējas. Bet pilnīgi visiem ir iespējas izmainīt savus dzīves nosacījumus. Vajag tikai apzināties, kāpēc tu esi iekļūst šajā situācijā un izprast, kā darbojas šī likumi, jā, un izprast pašam sevi. Un arī saprast to, ka augstākās vibrācijas, mīlestības vibrācijas ir daudz spēcīgākas nekā zemākas. Jā, to jau mēs arī visās pasakās esam mācījušies, ka labais uzvar ļauno,
Un mīlestības spēks ir liels. Un šeit nav runa par to zemāko čakru mīlestību, jā, bet vispār cilvēcīgo mīlestību. Par piedošanu, par sapratni, par varbūt pastāvēt uz savu viedokli, bet nenomēnot cilvēkus, kas ir apkārt, nedarīt tiem pāri, nevairot šo te negatīvo enerģiju. Un jebkurā brīdī tu vari pārvērst savas negatīvās izjūtas par pozitīvām, jā, savu nemieru un bailes pārvērst mierā. Tu vari mainīt pats savas vibrācijas, un tādā veidā arī pasaule tev apkārt mainīsies. Gan tu pats, gan arī pasaule tev apkārt. Tikai tur ir jāsaprot dažas lietas. Tur ir jāsaprot, kāpēc tu esi inkarnējies šeit un tagad šajā ķermenī, un kāpēc tev ir tāda situācija, un kāpēc tu netiec galā savām problēmām. Un sākt ar to, ko ir visvieglāk izlabot, un labot savu dzīvi, veidot. Ja cilvēkiem būtu zināšanas un izpratne par šo, man tiešām, es esmu pārliecināta, ka viss izskatītos pilnīgi savādāk. Un te ir runa par cilvēku attīstību, par evolūciju, un mūsu attīstība ir tikai vienā virzienā. Mums no šīm te zemākajām vibrācijām ir jātiek augstākās. Un vēl ir arī tāds viedoklis, ko tad es neko nedarīšu. Bet ja mēs neko nedaram, ja mēs stāvam maliņā un noskatāmies, tad tā ir vienaldzības enerģija. Un tā katrā ziņā ir zemāka vibrācija nekā šī te aktīvā un pozitīvā. Un, ja mēs to redzam kā tumsas un gaismas spēku cīņu, tad vienaldzība palīdz tumsai. Padomāsim par to. Lai jums visiem augstākas vibrācijas nekā tas bija pirms 10 minūtēm. Forša diena!